Sveiks, mans mīļais skatītāji! Man jau šķiet, ka mēs ļoti skrupulozi izvēlamies, ko ielaist savā guļamistabā. Un bezmiegs jau nu būtu jāatstāj aizdurvē. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi mūsu raidījumu zāļu ekspertu, farmaceitu Andreju. Gan jau viņš labāk zinās, kā tikt galā ar bezmiegu. Sveiks, Andrej! Sveiki! Saki, lūdzu, vai tevi arī dažkārt nomoka bezmiegs? Dažkārt, un īstenībā bija ilgāku laika periodu, es biju vispār tiešām cīnījis ar to bezmiegu. Un esmu pateicīgs par Nervostrongam par to, ka beidzot ir Nervostronga speciāli izstrādāta miega formula. Un tagad tas ir mans mīļākais produkts manā tādā mājas aptieciņā. Farmaceiti negribu būt tas apavu meistars, kas bez saviem apaviem, ja? Un tāpēc mana aptieciņa noteikti tagad ir ļoti laba vieta Nervostrong Sleep formula. Kādi parasti ir tie dzinuļi, kāpēc cilvēkam ir bezmiegs? Principā es iedalu trīs lieli faktori, kas bojā to miegu. Ja? Tas ir pirmais lielākais, tas ir stress. Ja? Otrais lielākais, tas ir informācijas apjoms, ar kuru cilvēks miedarbojas 21. gadsimtā. Ja? Un trešais, tas ir tā saucamās bioķīmijas traucējumi. Tātad miegam ir tiešām ļoti liela nozīme, un miega trūkums paaugstina risku dažādām saslimšanām, tā skaitā arī sirds un asinsvadu slimībām, asinsspiediena pieaugums, pulss var paaugstināties kā sekas bezmiegam. Tāpat arī miega trūkums pātrina mūsu novecošanos, jo miega laikā notiek dažādi procesi, kas tieši palēlina novecošanos, un tad, ja mēs nedodam iespēju savam organismam kārtīgi izgulēties, tad attiecīgi mēs novecojam ātrāk. Un tāpat arī miega trūkums un, starp citu, arī naktsmaiņu darbs paaugstina vēža risku. Ja? Tas jau pierādīts, ka patiešām naktsmaiņu darbs un miega trūkums ir viens no tādiem onkofaktoriem. Bet ir tomēr divu tipu cilvēki. Varbūt ir trīs tipu cilvēki saistībā ar miegu, kuri es esmu no tiem, kuri uzliek galvu uz spilventiņu un aizmiega. Man ir paveicies, bet ir tādi, kur nevar aizmigt neko. Nav nekāda neizveidināta telpa, ne 2 stundas pirms tam telefons un dators likts mierā. Kā tas ir? Kā tas var būt? Tas norāda vēl uz to, ka tu vēl esi pārāk jauna. Kolosāli. Ja? Bet lieta tāda, ka tiešām var būt izvedināts telpas un tā tālāk, viss tā higiēna ievērota, bet vienalga neguļ. Ja? Tas vienkārši signalizē par to, ka pa daudz stress ir organismā, viņš ir sakrājies, un sliktākais, tas ir tas stress, kas ir mūsu tā kā zemapziņā, ja? Un viņš tuīt, ka, es taču mierīgs, viss ir kārtībā, tur visas saitas saskaitīju, ja? Bet viņš vienalga tur iekšā sēž un tevi urbina vienkārši, ja? Un neļauj aizmigt, neļauj gulēt normāli, ja? Un tu mocies ar to miegu, ja? Un te tiešām ir tas moments un periods, kas ir atnācis bez kaut kādas tādas, varbūt farmakoloģiskas palīdzības, bez zāļu palīdzības, grūti būs iztikt. Jo kas notiek? Notiek vēl kaut kādi hormonu traucējumi, ja, tas tieši tās varenais mūsu miega hormons melatonīns, pieņemsim, ja. Viņš ar gadiem, ar laikiem, ar stresu, viņš sāk vienkārši mazinās viņa sintēzi. Ja? Tāpēc citreiz ir jāatceras un labi palīdz tie melatonīna preparāti. Ja? Tā skaitā arī Nervostrong miega formula ir melatonīns. Ja? Jo viņš palīdz nodrošināt to miega hormonu, kas ir nepieciešams, lai labāk aizmigt, labāk gulēt, ciešāk un izgulēties pa to naktī. Ja? Bet tā ir viena puse. Otra puse, kā mēs spējam tiešām korelēt, tolerēt to stresu. Ja? Jo stress, viņš rada to pārlieku uzbudināmību mūsu nervu sistēmu. Ja? Ja ir pa daudz stresa, gan pa dienu, gan vispār ikdienā dzīvē, teiksim, ja? Viņš bombardē to miegu, ja? Un līdz ar to sāk traucēt tev gulēt. Tad mēs tagad nonākam pie tā, ka tu jau izstāstīji, ka Nervostrong Sleep formulā ir arī melatonīns. Kāda vēl ir
tā unikalitāte? Sastāvā ir ļoti daudzas aktīvas vielas. Ja? Tas ir ne tikai melatonīns, tas ir otram kārtam arī magnīs. Magnīs ir tā minerāla viela, kas regulē arī nervu sistēmas gan to fizioloģisko, gan to emocionālu pusi. Teiksim, viņa mazina to uzbudinamību un arī dod tādu relaksējušu momentu. Ja? Tad blakus magniem ir aminoskābe L-triptofāns, no kura vispār sākas gan tā serotonīna, gan tā melatonīna sintēze, laimes hormons un miega hormons. Ja? Tas arī ir ļoti nepieciešams. Ja tas trūkst, tad mums arī sākas problēmas ar to miega hormonu sintēzi. Ja? Un vēl viena ļoti svarīga lieta. Mūsu organismā ir ļoti tāds, kā es saucu, tādas bremzes, ja, ir dabīgas bremzes, sauc viņa gamma aminovieskābe, ja pareizāk, GABA, teiksim tā, saīsināti, ja. Un, lai tas bremzes tev darbotos, tam aktīvam vielam, bioloģiski aktīvam vielam, jābūt arī izejvielam uz tai GABA sintēzi, ja. Un glīcīns ir tā aminoskābe, no kuras veidojas tas bremzes, tā saucamas, ja. Un cilvēks arī labāk tiek sagatavots vakarā uz to miegu. Kāpēc, pieņemsim, es pakomentēšu, ko viņš dara. Pieņemsim, ka tev ir teiksim, pa dienu nogurums, tu iedzer kafiju un tā kā uzmundrinājums atkal. Ko izdarīja kafija? Kafija vienkārši nobloķēja to gabu, to gamma aminovieskābe, tev nestrādā bremzes, respektīvi, un tev hops atkal enerģija pilnā, ja, ir. Bet vakarā nav tik vienkārši, ja, jo bremžu koncentrācija ir stipri lielāka. Un, lai viņa būtu stipri lielāka, vēl jābūt klāt tā aminoskābei glicīnam. Un nervostronga miega formula ir tā aminoskābe klāt. Un nākošais, kas ir svarīgi, tas ir, protams, arī tie nomierinošie ekstrakti, kas potenciē to miegu, to nomierināšanu, to relaksāciju organismu, lai nomierinātu to nervu sistēmu pirms gulētiešanas. Ja? Tur ir gan baldriāņi, tur ir pasiflora, melisas ekstrakts un arī miega vitānijas ekstrakts. Ja? Tas ir tāds augs, kas visvairāk potenciē to miegu. Ja? Un šī unikāla nervostronga miega formulas kombinācija, viņa ļoti labi nodrošina organismam to darbību, miega potenciējošo darbību, ja, un cilvēks sāk lietot, ja, un ja viņam nav smagi baigi traucējumi, teiksim, ar to miegu, ja, tad viņam sāk palīdzēt tas produkts. Ja. Vai tas ir arī paredzēts senioriem? Vai... Jā, jo ir tā, mīļo draudziņi, es jau esmu tik vecs, ka man nekas vairs nepalīdz. Tad es domāju, ka šis varētu būt labs atbalsts. Tieši seniori, viņi ir tā jūtīgāka, varbūt arī tā cilvēku daļa. Viņu nervu sistēma no vienas puses ir tāda jau sakaltēta, teiksim, pa dzīvi, ja, bet no otras puses ļoti jūtīga īstenībā. Un otrs, tomēr tā vecumā ir problēmas ar to miega hormonu izstrādi, un tur vajag palīdzēt viņu tā kā, teiksim, endogēni viņš nav, vajag egzogēni, teiksim, vajag vienkārši atbalstīt, uzņemot to no kapsuliņas, ja. Kāda ir priekšrocība nervostronga sleep formulai? Nervostronga miega formula, ja, ir laba ar to, ka tur nav tikai melatonīns, jo tiešām aptiekā ir ļoti daudz plašu piedāvājums tikai ar melatonīnu saturošu produkts, ja, un ar tādu komplekso sastāvu ļoti maz, teiksim, runājot par kvalitatīviem produktiem, tie, kas, teiksim, tādi atzīstami un efektīvi, ja. Un nervostrongam ir labs tas, ka tā miega formula, nervostronga miega formula, ka tur ir plašs sastāvs, ja, kas iedarbojas vairākos mehānismus, jo, kā es vienmēr man patīk pateikt, ka nervu sistēma ir ļoti smalks un sarežģīts orgāns organismā, ja, cilvēka organismā, ja, un atrisināt tikai kaut kādu vienu punktiņu, jo, nav tā, ka, ja, tur jāmēģina palīdzēt atrisināt vairākos mehānismus, darbības mehānismos, ja, un nervostronga miega formula nodrošina to risinājumu vairākos darbības mehānismos, nodrošināt kopējo efektivitāti līdz ar to. Un tāpēc izvēloties, meklējot miega līdzekli, kas tev palīdzēs, labāk gulēt un izgulēties, beidzot izgulēties, ja, jo tas ir svarīgi. Ja. Paldies, Andrej, par šo izklāstu, jo man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi izprast, kāpēc tad mēs neguļam. Jo tas stress ir pārņēmis vairāk vai mazāk mūs visus.
Un kā ar to cīnīties? Vienkārši labi izgulēties. Un tagad tas būs ļoti vienkārši. Lielas tev paldies! Un līdz Paldies citai jums. reizei!